Sveiki! Gribēju jums pastāstīt par priekšmetiem, turpinot mākslas radīšanas tēmu, bet vispār par maģiskajiem priekšmetiem, kādas ir manas pēdējā laika domas, un varbūt par priekšmetiem kā tādiem. Es esmu animiste, es ticu, ka priekšmetiem ir kaut kāda veida dvēsele, un kad daļu no šīs dvēseles piešķiram mēs, cilvēki, mēs esam daļa no visuma, no visas esamības, un arī mēs varam piešķirt dvēseli. Tas nav, tā kā manos uzskatos, tas nav nekas tāds kā nesaprotams vai pat iedomīgs, vai kā to varētu nosaukt. Kāds, kā tu iedomājies, ka tu radi dvēseli. Tiešā veidā es to dvēseli neradu, bet es iestrādāju pie tās dvēseles, un tur iekšā ir viss materiāls. Ja tas ir, teiksim, kaut kāds dabīgi veidots, tad tur ir tas augs vai dzīvnieks, no kā tas ir veidots, un tur ir jebkurš, kas ir strādājis, lai radītu šo materiālu. Tur ir viss, kas ir saskāries ar to, piemēram, tad, kad mēs turam saules mēnesi gaismā vai kā citādi iesvētam, ja? Tā kā es, kad biju mentālajā iestādē, mums tur mācīja taisīt, tur varēja darīt jebko, bet ko vajadzēja kaut ko māksliniecisku, tā kā ergoterapija tas saucās. Un es uztaisīju šitādu te kaķīti. Tas ir mans pirmais filcējums. Es uzreiz viņu vienkārši mēģināju tā kā, kā sanāk, tā kā, kā māku tā maunu. Es vispār biju pastījusies vienu video, vienkārši, ka tu reāli baksti radat un tādā veidā tu tā kā, izveido to formu, un tas arī ir viss, ko es darīšu, ko nezināju par filcēšanu, es vienkārši paņēmu sāku taisīt. Un šito es kaut kādās 2,5 nodarbībās uztaisīju, tā kā nodarbība stundu gara. Un, protams, ka noteikti daudz varētu uztaisīt šitādu daudz ātrāk, ja, un arī daudz smukāku. Bet es priekš, tāda pirmā radījuma, man tas likās, tā kā ļoti svarīgi. Un es jutos īstenībā ļoti forši. Tajā brīdī, kamēr es taisīju, man tiešām iepatikās, tagad es nopirkusi pati sev filcējumos materiālus, lai varētu gatavot, un šis kaķītis katrā ziņā ir piepildīts ļoti pozitīvām enerģijām, jo no visām 3 reizēm, kad es esmu Beldžē bijusi, šī bija absolūti šausmīgākā, bet reizē es tajā piedzīvoju vislielākās atklāsmes un vislielāko apgaismību, kādu esmu dzīvē piedzīvojis. Labi, par apgaismību es saku, tā ir viena. Es nezinu, kādu vārdu lietot vienkārši reāli. Tā kā apskaidrošanās, kad ļoti daudz tiek pieredzēts un kad notiek iekšēji pilnībā transformācija. Un arī, kad kamēr es veidoju šo kaķīti, tas notika. Un filcēšana katrā ziņā, man liekas, ja es varu vienkārši vienu video uztaisīt šitā, man ir rokdarba pieredze, ja es zinu, ka ir cilvēki, kuriem es saku, es neko nevaru. Es nezinu, vienkārši uztaisīt šitādu kaut kādu cilindrisku, apaļas kājiņas, astīti, to purniņu varbūt ir drusku detaļas, ja, bet, tas nebija grūti, tur vajadzēja tā kā iemanīties, pirms, kad ir jāmācās, bet es domāju, ja es ar pirmo reizi varu šitādu uztaisīt, tā var pamēģināt cilvēki. Un tad mājās šis ir mans 3. darbs, jo otro es tā kā veidoju, es vispār pilnīgā plūsmā, tur es tiešām galīgi nedomāju. Tas nav īsti smuks, es uztaisīju kādu kociņa formu, bet viņš bija, es ļoti eksperimentēju, kā tur izvīt kaut kā to vilnu, un kā tur, ļoti, ļoti eksperimentāli, tā kā, es nevarētu teikt, ka man ļoti labi sanāca. Tad es izveidoju šo te haizivi, kas ir 3. mans darbiņš, un, es noteikti varētu teikt, ka nav slikti, vai ne, es nezinu, man liekas smuki, tā kā pat neņemot vērā, ja, kad tas ir tikai 3. darbiņš, es nezinu, vai tādu var pārdot, ja, bet, es nezinu, smuki, man pašai patīk, man liekas, ka tas ir labi izveidots darbiņš,
Un redz, kur ir mana tā kā, šajā brīdī, kas manu haizivs garu tā kā simbolizē. Tā tad ir šī plastmasas, ko man uzdāvināja, bet viņa ir pilnīgi anatomiski precīzi, kā baltā haizivs. Prasauc lielā baltā haizivs, lai gan oficiālās nosaukums ir vienkārši baltā haizivs. Viņa nav balta, viņai vēders tikai ir balts. Bet, viņa ir ļoti anatomiski precīzi, ja tā kā šai, piemēram, es pat netaisīju otro tā kā stokšajos pūros, tur netaisīju žaunas. Es šo taisīju tā kā vairāk, lai viņi izstāst pēc tās IKEA haizivs, kas slavenās. Kaut kā tam līdzīgi, ja, tā kā, bet, tā kā šī ir bijusi mans galvenais simbols, un īstenībā tas paliks uz altāra, tāpēc, ka šitādu, piemēram, es uz altāru nevaru likt, tāpēc, ka altāris ir, šitos, piemēram, ja. Tāpēc, ka šitam radnieciski dzīvnieciņi, ja viņi kaut ko šitādu maziņu mīkstu atradīs, pilnīgi skaidrs, ka tas tiks izplucināts. Bet, būtībā šī ir, tā kā pareiza un viss tur ir, tā kā, ja, bet pēc enerģētiskā šī, ko es pati uztaisīju, tas nekas, ka viņa nav tik precīza, ja? Viņa ir spēcīgāka. Un šajā brīdī nē, jo ar šo es esmu nezinu, cik rituālos nodarbojusies, ja ar šo plastmas haizjūtiņu, kas man ļoti, ļoti patīk, un viņa man ir pie sirds, un es viņu turpināšu uzskatīt ļoti svarīgu priekšmetu, tad šo es izmantošu, tagad es gribēšu kaut ko ļoti dziļi maģisku, tagad sākšu izmantot. Jo tur es esmu ilgas pats savu enerģiju, tas ir pašas manis veidots. Tas ir mans darbs, ko es taisīju 3,5 stundas apmēram, jo es zinu, ka tas izstāsts varbūt kādam filcētājiem, ja, tā kā ļoti vienkārši un ļoti ātri izdarījums, bet skatīsimies 3. darbs, un es ļoti centos piestrādāt, lai būtu gluds un tā, un nav jau perfekti, es tak zinu, ka nav perfekti. Nav arī jābūt perfektam. Un šādi sevis veidot darbiņu, tur tā lieta, pat ja viņi nav perfekti, es iesaku. Un jūs varat tā, ir, tā kā, pie altāra likt šos te altāra glezniņas pašzīmētas, arī tad, ja viņas nav perfekts, un šādus te priekšmetus var veidot, ja jums ir kaut kādā veidā, ko jūs no koka varbūt mākat kaut ko izgrebt, vai, jebkas tā kā, ko jūs paši izgatavojat, tas uzreiz, tur ir tā jūsu iekšā tā dvēsele, un tas piedalās visā šī priekšmeta radīšanā, jo šis sastāv no tās vilnas, kas tur ir, nekā citi tur nav, tie ir vienkārši, tas filcēšanas vilnas materiāls, iekšā es ilku dzijas, tā kā, tādu bīdiņu vienkārši, vilnas dzijas. Un, lai netērētu to filtru tik daudz, un viņa arī tā dzija ir cietāka, lai viņš būtu tāds stingrāks, jo tad, kur var tā smuki aiz astītes paņemt, un viss ir tā kā parasti problēma ir tāda filcētājiem, kad sāk, ka viņš ir pārāk ļurīgs un nav pietiekami piefilcēts, jo viņi nevar izturēt ilgi bakstīt, ja, un tā kā, jo ilgāk bakstīt, jo cietāks viņš kļūst un blīvāks. Bet, vienalga vai no māla, vai kā sauc bija tas, kaut kāda plastika, es neatceros, tā kā, ko mēdza, gan bija gan tāda vienkārši žāvējumā, gan ko cep. Es taisīju pati, bet es tagad nevaru atcerēties tā nosaukumu, ja, tā kā pašiem izveidotiem, jābūt spēka dzīvniekiem, tie var būt dažādi priekšmeti, svečturis, kurā jūs varat kaut ko ielikt paši izveidot, svečturi no kaut kā, gan jau var, vai arī ar kaut ko aplīmētu vai ar kaut ko apgleznotu. Nav visam jābūt. Šis ir tā kā, no tā materiāla, pilnībā, ja, tā kā es esmu uztaisījusi, bet man arī, ko es esmu apgleznojusi, veikalā nopirktas lietas. Jūs ieliekat tur iekšā savu enerģiju, savu darbu, un būtu, protams, vislabāk, ja jūs to darītu tā kā koncentrējoties tajā brīdī tikai uz to procesu, un, piemēram, domāju tikai par to saikni ar savu haizivi man vajadzētu, jā. Īstenībā vakardienas jūtos ļoti slikti, es savas muļķības, kas nebija pagājušā vakarā iedzēris zāles, un tas uz mani atstāja ļoti lielu iespēju, ka es visu nakti nogulēju. Es 3 ielietoju pēdējo devu, un līdz rītam nogulēju, pamodos, kā lai saka, pamodos beigta,
kas man ļoti patīk šis izteiciens, jo tiešām es brīžiem jūtos, ka es pamodustos beigt, vai saka, nedari tā, citādāk pamodīsies beigt. Man smīdīgi kaut kāds tāda absurda apgalvojumi, ja, bet, es tiešām pamodos beigta. Un es skatījos tā kā Buffy pret vampīru, kas ir mans viens no komforta seriāliem. Es zinu, ka tas ir vecs seriāls, un tur, protams, ir daudz nesensitīvu lietu un blā, blā, blā. Man īstenībā šis viss ir pilnībā nogaitinājis. Man ir viena baigā tēma, ja, tā kā par šīm lietām vispār. Par ko es vēl runāšu? Par to sensitivitāti un to, kas tiek nobenots, un cik īstenībā pie mums vēl ir tā kā atvērti un atklāti, un cik daudz ko var pateikt. Un, lai gan mēs nedrīkstam, piemēram, nolaist holokaustu vai tā kā padomju okupāciju, mēs nedrīkstam to tā kā publiski paust šo uzskatu, jo citādi par to var būt kaut kādas sekas. Citur to drīkstētu darīt, tad citās atkal jomās pie mums ir daudz kā brīvāk tā izteikšanās. Bet tā ir cita tēma. Un vēl es gribēju runāt vispār par priekšmetiem, ka priekšmeti kļūst ar vien lielāku vērtību mūsu dzīvē. Jo šī minimālisma kustība, viņai ir savs labums, un noteikti ir tas, ka cilvēki bija sākuši kļūt tiešām ļoti tādi krājīgi, tā kā visu krāja, tur no tiem seniem laikiem neko nevarēja izmest ārā, to, ko tiešām nevajag. Un mums bija, es vismaz atceros, ja, tā kā gan savus vecākus abus, gan cevišķi vecmāmiņu, viņas māsu, arī otrs puses vecmāmiņu. Bija tāda drausmīga lietu krāšana, gan es, ka viņas pašas pat zināja, ka viņas to nekad neizmantos, bet vienkārši, sirds neļauj izmest ārā. Tas arī bija no tiem nabadzības laikiem, kad lietu nebija, un liekas, tajā laikā, ja, piemēram, tā lieta vēl varbūt kaut kam būtu noderējusi, viņu varbūt pat varētu iemainīt, tur pat maizes kukulīti, ja, kādreiz, vai kaut kā tam līdzīgi bija viss tās. Bet tagad mums ir aizgājis pilnīgi otrā virzienā, ka mums nav nekā, kas mums īsti piederētu savā ziņā, jo kas šobrīd ir ļoti svarīgi, ir digitālās lietas, bet arī šobrīd visur ir šie subscription, kā lai to pasaka, pierakstīšanās, ja, tā kā Amazon arī, piemēram, kur var iegādāties e-grāmatas, sākumā viņas varēja ielādēt uz savu datoru, bet, protams, lai tā kā nedalītos ar viņām neviens, beigās bija tā, ka tas tika uztaisīts, ka tikai kontā nopērkot to grāmatiņu ir iespējams lasīt, un es senāk ļoti, man nepatika, es lasīju tikai, tā kā papīra grāmatas, bet tagad ir tā, ka ir ļoti dārgi un ir tā piegādes maksa arī tā kā no citurienes pasūtot. Un, es esmu sākus lasīt arī e-grāmatas un arī tur, kur ir tas ceļš Project Gutenberg, kur var dabūt brīvu lasīt grāmatas, kas ir angliski, kas ir, līdz kaut kādam gadam, kad arī ģimene, tā kā autora ģimene arī zaudē autortiesības, viņš nonāk tajā, tā kā public domain, tā kā tajā publiskajā lietošanā, es lietoju angļu vārdus tikai tad, kad es tiešām nezinu precīzo terminu. Un tur var dabūt arī šīs te vecās grāmatas, kā piemēram Jane Eyre vai kaut ko tam līdzīgu, ja. Un ir tā, ka tā mešana ārā un tā atbrīvošanās no pilnīgi visa, tas noved bieži pie tā, ka cilvēkam kaut ko vajag un nāks pirkt jaunu, lai gan tas īstenībā ir bijis. Un es saprotu kaut kādos super mazos dzīvokļos, kur pilnīgi nekādi nevar neko nolikt. Protams, taču nevajag aizbāzt sev tā kā visu dzīves iet kaut ko. Ja jums ir vieta, ja, piemēram, es aizvetiņā iekšā ieliku vilnas dziju, kas ir no manas vecmāmiņas laikiem, tā kā es biju paņēmusi ar domu, ka varbūt es kādreiz viņu izmantošu kaut kādiem rūkdarbiem. Es ticamāk jau domāju kaut kādā ēdīšanai, tamborēšanai, visticamāk adīšanai, bet viņa bija tāda, nekas labs jau nebija, ja? Bet, es viņu, tā kā man vieta ir mājās, man fiziski ir vieta mājās. Es viņu turēju mājās un redz, kur mammiņa noderēja ielikt iekšā šai haiziltiņai. Un, ja es iedomātos tagad tā, ka man vajag ar kaut ko pildīt, jo tā kā šitas
pa virsu, ja, šitā vilniņa, viņa nav īpaši lēta, ja, un viņa arī speciāli var dabūt tikai kaut kur, tas nav kaut kas tāds, ko te kaut vai mums pat Trinčikos, ja kaut kādu dzīvi pārdod. Mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs metam ārā un pērkam jaunu, jebko nelabojam un tam līdzīgi, un daudz kas no tā mums īstenībā noderētu arī laika pavadīšanai. Jo, piemēram, pārskatīt fotogrāfijas, atvērt to kastieti kā ar kaut kādiem albūmiņiem un pagremdēties drusciņi atmiņās, tas nav par sliktu. Vai apstīt savus vecos kaut kādas bērnības zīmējumus. Es nesaku, man bija ļoti daudz īstenībā sakrāts visādi šāds pierakstu kladītis, kurus tur senāk kaut ko bija rakstījis un tā. Es ļoti daudz ko izmetu ārā, bet es šo to tomēr saglabāju un īstenībā tā sajūta. Tas arī var noderēt maģijā, tā kā pieslēgties konkrētām enerģijām vai strādāt ar kaut ko konkrētu, kas mums ir iekšā kā simboli. Un senāk bija pat tas prieks, piemēram, uzkāpt uz tiem bērniņiem un paskatīties tās mantas, ja, kas ir palikušas no kaut kādiem laikiem vai, manā gadījumā, diemžēl, tā kā viss tika man nejautājot, vienkārši mēs cārā. Arī, piemēram, manas vecmāmiņas, un es saprotu, ka tagad ievācās tajā dzīvoklī dzīvoja, tā kā vecmāmiņa ļoti daudz, kas tika izmests ārā, neprasot man pilnīgi, vai varbūt es to vēlos, un tas ļoti sāpināja īstenībā, jo, ja tā kā tas dzīvoklis tiek pārņemts, ja, protams, visu, ko grib izmantot, tas tā kā nonāk tam cilvēkam. Bet, ja tu met ārā, taču, tā ir arī mana bērnība, un es būtu gribējis kaut kādas piemiņas lietas paņemt, bet, tas viss tika izsludināts ārā, un ir šīs te arī grāmatas, kur ir tu kaut kāds vectēva pulkstenis un tam līdzīgi. Šim te lietām reāli ir dvēseli. Un es nesaku, ka ir jāvāc krāmi, un katrs nosaka, cik tālu jūs vēlaties, un kādam varbūt nekāda veida krāmi nav vajadzīgi. Tas ir normāli. Bet, ja jums ir bērni, iespējams, viņi arī tā kā nāk modēt tās antīkās lietas, iespējams, viņi gribētu kaut kādu vectēvu, kaut kādu lietu redzēt, ja? Un viss tiek izmests ārā, jo tas tā kā neatbilst mūsdienu šim te minimālismu prasībām. Dzīvokļi arī kļūst tukši vienkārši, tur ieeja, un tur ir plikas sienas bez nekā kaut kādā gaiši pelēkā krāsā, viss ir pliks un noplicināts, un cilvēka psihi īstenībā nav tam domāta. Ja mēs dzīvojam dabā un mums vismaz ir apkārtā kā kaut kas koki, putni, kaut kas, jā, bet daudz dzīvo šajos superminimalistiskajos dzīvokļos. Nav jau jātur tas viss, bet izrādīts var aizlikties durtiņām, lai tā kā radītu cēlo priekšstatu par pareizo skandināvu minimalismu. Tik daudz, kas īstenībā mājo šajās lietās, kāpēc daudziem patīk arī doties uz senām vietām un apskatīt, teiksim, kaut kādu pili vai kaut ko tādu, tur mājot tik daudz vēstures un enerģiju un kultūras un to cilvēku domu un to materiālu dvēseļu un šo priekšmetu dvēseļu, ko mēs visi metam ārā šajā rietumu civilizācijā. Cilvēks noplicina sevi gan cilvēku attiecībās, gan attālinās no dabas. Daudziem nav apkārt dabas. Piemēram, šeit dzīvoju, ja, tā kā Pierīgā, bet es te redzu visādus dzīvniekus no bebriem un stirnes. Zaķa pēdas gan esmu redzējis tikai savā teritorijā, visādi putni, gārņi, dzērvis, pīles, viss iespējamais, ja. Koki apkārt nav viss tikai izskūts un nocirsts un plakans un nekāds. Tas pat nav tikai gaumes jautājums, mēs vienkārši noplicinām sevi no gariem, no lietu gariem, no šiem te, ko Japāņi sauc par kami, kur, protams, tā izpratne būtu citādāka nekā man, bet daudz, kur ir lietām, ir savs gars, un mēs pilnībā no tā visa ejam projām un vēlamies iznīcināt jebko sev apkārt un palikt tikai vieni paši kaut kādā pelēkā, jo arī tā pelēkā māja, kas ir tikko uztaisīta un tās tapetes un tas viss,
jebkas, kas jums tur ir, visur ir kaut kāda veida dvēsele, taču šīs te industriāli sarežģotās lietas, tā ir cita lieta tomēr. Tas, kas nav saņēmis to cilvēku roku pieskārienu vai kas nav nācis tik tiešā veidā no dabas, jebkādā arī cilvēku veidotā lietā, kas ir pilnīgi industriāli un kur no sākuma līdz beigām cilvēku roka nav klāt bijusi un tas ir veidots no cilvēku kaut kādiem sarežģotiem materiāliem, arī tur ir dvēsele. Kaut arī šī haizivs plasmas, viņā ir ļoti, ļoti daudz enerģijas. Daudz saka, ka plasmasā nevar ilgt enerģiju. Ļoti var. Grūtāk, jā, tas citādāk. Tur nav, plasmas ir ļoti tāds, cilvēcīgs, tāds industriāls materiāls, bet ja jums tā figūriņa plasmas kaut ko nozīmē, viņā tāpat rodas dvēsele. Bet šī te noplicināšanās un tā mūsu palikšana vieniem pašiem, nesaistīšanās arī ar šiem lietu gariem, tas noplicina dvēseli. Dzīvot tikai skatoties tajā ekrānā, kur viss ir digitāls un nekam nevar pieskarties. Fotogrāfija ir fotogrāfija, un jūs varat skatīties to fotogrāfiju, kas atrodas datora ekrānā, protams, daudz ērtāk ir tādā veidā glabāt. Arī es neesmu ļoti, ļoti sen nevienu fotogrāfijas izprintējis, bet paskatoties senāk uz vecajām tām, ko es varu paņemt rokās, tas sajūta ir pilnīgi cita. Un viņam veselīgāk cilvēku psihē. Un es nesaku, ka tas ir labāk, jo pēc kaut kādām paaudzēm, iespējams, Gen Alpha jau izaugs ar to, ka viņiem nevajadzēs pilnīgi neko, viņi varēs tikai ērta gulta, ērts, kur sēdēt kaut kas, lai ērti viss ir funkcionāli, tur kaut kāds leduskapis. Viss, jā, tā kā, un tad ir gadžeti, kur viss pastāv tikai šajā virtuālajā vidē. Iespējams, ka viņu tā kā psihi tam piemērosies, bet sevišķi tie, kuri mēs neesam Gen Alpha tomēr, kuri mēs esam pieraduši pie kaut kādām lietām, kas kaut ko arī nozīmē, kad ir drusku žēl, kad saplīst. Un gribas pateikt paldies tā priekšmetu dvēselē, paldies, ka tu man biji. Un nevis tāpēc, ka nevarētu nopirkt jaunu. Iespējams, ir nopirkt jaunu un vēl labāku un dārgāku, funkcionālā ziņā labāku. Bet tas, ka tā lieta, piemēram, ir bijusi daudzus gadus un pie viņas ir ļoti pierasts, tas nav nekas slikts. Piemēram, šis galds īstās saskrāpēts, jā, ar kaut kādiem nenotīrāmiem pleķiem, tā kā vecā stila laka, tā ir ļoti, tā ir man vienīgā ļoti vecā dvēsele. Jā, dvēsele, tas tā kā mēbele, kas man ir no pirmā dzīvokļa, tur mums nebija pašiem savas mēbeles, bet no pirmās vietas pēc tam, kur es pārvācos, man jau bija šis galdiņš, un viņš man ir nācis līdzi kopš ļoti seniem laikiem. Un man viņš nozīmē kaut ko. Un kādēļ viņš man kaut ko nozīmē, šis galds ir piedzīvojis ļoti daudz. Un es esmu piedzīvojis lietas kopā ar šo galdu. Un lai gan šis galds neiedarās manā šī brīža interjerā īsti, man nav tāds kaut kāds padomu laika vai kāds viņš ir no skaidru plats, tas nav nekāds superīgais koks. Bet es netaisos viņu mest ārā, ļoti izturīga mēbele, smagnēja diezgan, kas ir izturējis ļoti ilgu laiku. Un tas, kad ir kaut kas saskrāpēts vai kaut kādi ieskrambājumi lielāki, bet tā kā, tad. Lietu dvēseles ir kaut kas pavisam īsts. Un mēs ejam prom no tā, ka mēs redzam koku dvēseles, ka mēs mīlam kokus, kas mums ir apkārt. Mēs ejam no tā prom, ka mums ir apkārt kaut kādas dobas ar puķēm, ceriņa krūmi, kaut kas tam līdzīgs. Mēs no tā visiem projām. Mums ir tikai izskūts zālājs, kas pilnīgi neko nenozīmē, kur nedzīvo nekāda interesanta kukaiņa, kur vairs ne tāreņi, ne bites dzīvo. Nekā vairs nav, viss ir tikai pelēks un plakans un pēc iespējas izskūtāks. Tā noteikti var cilvēku psihi tam piemēroties un dzīvot bez šīm
vai ir citādāk veida šīm te maģiskajām esamībām, dvēselēm. Bet lielākā daļa no mums, kas vēl nav ļoti, ļoti jauni cilvēki, tomēr ir pieraduši pie šīm te mantu dvēselēm. Un tajā brīdī, kad mēs nonākam tur, kur pilnīgi nekā nav tāda, kā kuram cilvēkam ir tie tā kā klejotāju dvēseles. Bet pat viņiem bieži ir kaut kāds talismans vai kaut kāda mugursoma, pat, kas ar viņiem ir bijusi pēc 25 valstīm. Un, kad tā mugursoma beidzot saplīst, viņi var nopirkt jaunu. Bet kaut kas drusku sirdī iedur. Un gribas gan iznobērēt to mugursomu. Tas nav nekas slikts. Tā nav kaut kāda muļķīga pieķeršanās mantām, tā ir īsta būtne, kas ir nokalpojusi savu laiku. Un, kad jūs izmetat šo mugursomu, pasakiet paldies viņai. To es vēlēs parādīt arī par vienkārši filcēšanu, kā par iespēju izveidot vienkārši, drusciņu laikie tilpīgi tas ir, jūs nevarat izveidot šādu tā kā 5 minūtēs, ja tā kā pat speciāls šādu 5 minūtēs neuztaisīs. Bet šis ir veids, kā ieguldīt savu enerģiju, savā maģiskajā kaut kādā priekšmetā, vai pat ne maģiskajā. Žēl arī tas, kā šobrīd cilvēki vairs nevēlas pieņemt dāvaniņas paštaisītās. Visam ir jābūt tikai nauda, vai... Ko jaunieši grib? Naudu, lai pirktu varbūt drēbes, gadžetus, arvien jaunākus iPhones, arvien jaunākas tādas lietas. Mantām vairs nav nekādas vērtības, nevienam vairs īsti nekādu mantu nav vajadzīgs. Tā arī var, bet šī te sadzīvošana ar to, kas mums ir visapkārt, ar to, ka mums ir šī te matu suka, kam ir arī savu dvēseli. Un ir. Tur tā lieta, ka ir. Tas arī samazina vēlmi visu mest ārā un pirkt jaunu. Tas veido vēlmi salabot, kas arī labāk videi, protams. Tādas manas pārdomas par maģiskajiem priekšmetiem, par to radīšanu, par to izmešanu. Var vienkārši izmest miskastē, protams, arī. Nav viss tur jānobērē, jāprok, daudz kas arī ir kaitīgs vidē. Bet paskatiet vēl drusciņ kaut vai paskatieties to priekšmetu un nedomājieties, ka viņam ir kaut kāda sava esamība. Bet cilvēks smadzenes īstenībā ir tam veidotas, lai redzētu apkārt dzīvību. Un ceļš tad, ja jūs pa logu ārā nekādu īpašo dzīvību neredzat, varbūt kā iesnes virpuļus. Tā dzīvība var būt apkārt. Nezinu, jūsu virtuves dvielī. Pilnīgi jebkur. Kaut kādā vecā pildspalvā, ko es kaut kur atradu. Es nezinu, no kurienes viņi nāk. Ultraglide, Unimax. Visco fluiding. Es nezinu, kas tas ir. Es nezinu, no kurienes viņi ir radusies. Par to man ir vienalga, bet pat viņā ir kaut kāda dvēsele. Tā ka, iesaku atcerēties tos laikus. Ja es negribat, tad negribat. Bet vien bija ļaut savu padomāt. Bija tas laiks, kad es iegāju kaut kādā vietā un es apstījos apkārt un tur bija kaut kādas lietas. Un es arī pajautāt, kāda interesanta lampa. Tāpēc, ka nebija pilnīgi visiem vienādas IKEA lampas. Vai es reiz saņemu dāvaniņu. Varbūt tas nebija nekas nedārgs, ne arī varbūt tik ļoti īpašs, bet kad es tomēr to dāvaniņu noliku, nevis izmetu ārā. Un tas beigās, teiksim, tā cilvēku vairs nav, vai attiecības izjūg, un jūs paņemat rokā šo priekšmetu, un tur ir tā enerģija, tāpēc, ka tieši tas cilvēks jums to iedeva, nevis kāds cits. Tur visur ir enerģija, un tur visur ir dvēseli. Tāpat kā jau visur ir.